Iedomāsimies, pārasta dzimšanas dienas ballīte, slēpošanas kurortā. Šķietami nekas īpašs, vai ne? Bet tieši tur dzima ideja par digitālu pasauli, kurai bija potenciāls mainīt miljoniem cilvēku dzīvi. Šis ir stāsts par avatārs, par to, kā viens sapnis par palīdzību pārauga par globālu megavisumu. Un šis ceļojums ir patieši iespaidīgs. Un viss sākās, protams, ar iedvesmu, šajā gadījumā no filmas Avatārs. Dibinātais Jurijs Hvants paskatījās uz to un sev pajautāja, ja tehnoloģijas spēja radīt fantastiskas jaunas pasaules kino, kāpēc gan tās neizmantot, lai palīdzētu tiem, kuriem reālā fiziskā pasaule ir pilna šķēršļu? Šis kāpēc gan ne kļuva par Avatārs misijas sirdi – radīt tehnoloģijas, kas patieši kalpo cilvēkam. Bet kā tad šī ambiciozā vīzija sāka materializēties? Kā jau ar daudzām lielām idejām, viss sākās vietā un laikā, kur to iespējams vismazāk varētu gaidīt. Tātad, atgriežamies laikā, ir 2020. gada 15. janvāris, Jurija Hvāna dzimšanas dienas svinības Bulgārijas kalnos, un tieši tur, tajā atmosfērā viņam prātā iešaujas šī doma, izmantot virtuālās un papildinātās realitātes tehnoloģijas, lai dotu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iespēju piedzīvot pasauli bez robežām. No šīs dzirksteles pagāja 4 gadi, līdz ideja ieguva konkrētu formu, un tad, 2025. gada vasarā, Avatārs visums beidzot vēra durvis visai pasaulē. Skaidrs, ka ar ideju vien ir par maz. Bija nepieciešams spēcīgs simbols, kas atspoguļotu visu šī projekta dziļāko būtību. Bija laiks radīt zīmolu. Šis logotips, tas ir daudz vairāk nekā tikai smuka bilde. Tā ir vesela filozofija. Paskatīsimies uzmanīgāk. Tā trīsvienība – dvēsele, prāts un ķermenis – tas ir par cilvēku, par mums. Tās satiekas ar tehnoloģiju, ko simbolizē VR brilles, un kur tad bez cilvēciskās saiknes to attēlo smaidiņi. Un visam pāri bezgalības simbols, kas stāsta par šo nebeidzamo miedarbību starp cilvēku un tehnoloģijām. Viss vienā zīmē. Tātad stāsts un filozofija ir skaidri. Bet kas tad īsti ir pats avatārs visums? Ko tas piedāvā? Laiks ien ir dziļāk un paskatīties, kas lācītim vēderā. Te ir svarīgi saprast, avatārs nav tikai viena programma vai spēle. Nē, tā ir vesela pamatīga ekosistēma, kas balstās uz 6 vareniem pīlāriem. Tās dzinējspēks ir sarežģītas tehnoloģijas, tostarp 7 neironu tīkli, kas nodrošina personalizētu palīdzību. Klātnāk arī drošs VPNs, sava maksājumu sistēma Avatārs Pay un, protams, pati spēle. Starp citu, viens no interesantākajiem elementiem ir šī trinerī programma. Tā nav kārtējā atlaižu karte, nē. Tā ir sistēma, kas faktiski ļauj nopelnīt, palīdzot kopienai augt. Ideja ir vienkārša – piesaisti jaunus dalībniekus, veido savu tīklu un platforma tevi par to atalgo. Tā ir apusēji izdevīga attīstība. Un šī pieeja, kas tik ļoti balstās uz kopienu, izskatās, ka strādā. Un kā vēl strādā. Projektam uzmanību pievērš ne tikai jauni lietotāji, bet arī, īstas globālās zvaigznes. Jā, pat pats Mr. Beast ir izmēģinājis spēles demo versiju. Un tas jau ir diezgan nopietnas signāls, ka šeit briest kaut kas patiešām liels. Labi, stāsti ir viena lieta, bet kā ir ar skaitļiem? Tie parasti nemelo. Apskatīsimies, cik strauji avatārs ir iekarojis pasauli, un ticiet man, ātrums ir iespaidīgs. 5000 lietotāji no 30 dažādām pasaules valstīm, un tas viss, turaties, tika sasniegts tikai 2 mēnešos. Tas ir vienkārši fenomenāls zibensātras starts globālajā arēnā. Tas parāda, ka interese ir milzīga. Protams, ar šādu sprinta startu neviens nedomā apstāties. Tieši pretēji. Bet kādi tad ir nākotnes plāni? Kur Avatārs dodas tālāk? Un te nu kļūst skaidras ambīcijas. Mērķis nav vienkārši būt vienam no daudzajiem, nē. Mērķis ir mest izaicinājuma cimdu tāgiem tirgus gigantiem kā Roblox. Jā, tieši tā. Runa nav par spēlēšanos smilškastē, bet gan par cīņu augstākajā līgā. Lai to sasniegtu, ir nepieciešams konkrēts plāns, un tas ir pamatīgs. Plānots attīstīt ne tikai programmatūru, bet arī savas VR un AR ierīces. Tiek plānota strateģiska paplašināšanās ar birojiem tādos centros kā Dubai un Singapūra. Un vēl
Digitālās studijas visā pasaulē, lai sasniegtu vairāk nekā 100 valstis. Mērogs ir globāls. Avatars stāsts ir spilgts piemērs tam, kā digitālās pasaules arvien vairāk un vairāk savies ar mūsu realitāti, un tas, protams, liek aizdomāties, vai ne, kur īsti ir tā robeža starp fizisko un digitālo pasauli, un kā mūsu nākotni ietekmēs tas, ka šī robeža kļūst arvien neskaidrāka. Tas ir jautājums, uz kuru atbildi mēs visi meklēsim kopā.